Procenti ir jēdziens, ar ko sastopamies ik uz soļa, veikalā, sportā, skolā un statistikā. Lai tos saprastu, pietiek zināt vienu svarīgu lietu. Ar 100% tiek apzīmēts jebkas veselais, piemēram, vesela pica ir 100% veselās picas, savukārt veselās picas ceturdaļa ir 25% picas. Un šeit notiek maģija, ceturdaļa picas ir 100% no picas ceturdaļas. Tas ir iespējams tāpēc, ka 100% vienmēr apzīmē visu no tā, par ko runā, piemēram, visa pica ir 100%, bet arī viena ceturdaļa picas var būt 100% no šīs ceturdaļas, jo katra daļa savā pasaulē ir vesels veselums. Cits piemērs, tu un tavi klases biedri ir 100% jūsu klases, bet tu esi 100% tu. Savukārt, ja tu esi daļa no basketbola komandas laukuma spēlētājiem, tu esi 1/5 vai 0,2 vai arī 20% no laukumā esošajiem spēlētājiem. Tātad, procenti palīdz salīdzināt, cik liela daļa no veseluma ir konkrēts daudzums, un tos var izteikt arī kā parasto daļu vai decimālu daļu. Tātad, ja 100% ir kā viens veselais, tad 1% kā viena simtdaļa, 25% kā 0,25 un 50% ir tieši puse. Tagad rūpīgāk apskatīsim procentu, parasto daļu un decimāldaļu saistību. Šie trīs pieraksta veidi ir cieši saistīti. Lūk, tāpēc, pārveidojot no viena pieraksta veidu uz citu, mēs redzam vienu un to pašu vērtību, tikai citā izteiksmē. Pēti likumsakarības, tālāk būs vingrinājumi. Apkoposim galveno no tā, ko uzzināja. Procents nozīmē vienu simtdaļu. 100% nozīmē vienu veselu. Procentus iespējams pārveidot par daļām, decimāldaļām un otrādi.